Nu, tu nevari mainīt tam cilvēkam, ja viņš ir izvēlējies tādu to savu dzīvi, nu viņš ir izvēlējies. Jā, tu viņam vari piedāvāt dažādi palīdzēt vai ko, bet ja viņš pats nevēlas, piemēram, tā paša alkoholisma ārstēties, nu, no varu viņu nevar izārstēt. Grūtākais ir tās negācijas, kas ir jāuzklausa. Nevienam nepatīk, ka viņu soda. Tad tur viss nāk, kāpēc tu tieši mani un kāpēc man tur tik daudz, piemēram, tas sods, kāpēc tieši es. Jebkuram cilvēkam tā ir aizsarga reakcija. Viņš reizīt meklē, ko vainot. Vieglākais ir, ko vainot, šitas policists, viņš man noķēra. Bet tas, ka tu īstenībā, tu jau pārkārt. Ja mēs būtu mainītās lomās, es domāju, tu darītu tieši tāpat. Tāds ir tas darbs. Cilvēki ļoti dažādi, jācenšas sadzīvot. Policija nav tikai, lai mūs sodītu, bet arī, lai mums palīdzētu. Un esot saskarsmē ar cilvēkiem, jebkurā situācijā, vienmēr es arī ar tādu domu cenšos strādāt, izturēties tā, kā tu vēlies, lai pret tevi izturētos tajā situācijā. Galvenais jau būtu cilvēku savstarpējās attiecības, lai nav tik daudz naids gan ģimenēs, gan vienam pret otru, lai mēs dzīvotu draudzīgā sabiedrībā un tādā pretīm nākošā, kas viens otram palīdz, un tad arī būtu daudz labāk. Mēs sākam katrs pats ar sevi, un tik cik mēs katrs pats izdarām, un mēs varam izdarīt savu mazumiņu, kāds cits izdara savu mazumiņu. Katrs izdarot kaut kādu labu darbu, mēs rezultātā uzlabojam visu valsti kopumā. Laukos man patīk tas, kad es izēju ārā, ir klusums, ir miers. Tu vari paklausīties, kā dzied putni, tu arī ziemā, piemēram, es atceros no bērnības, vislabākais bija, ka tu vienkārši izēji ārā, ir sasniedzis sniegs un viņš snieg. Un tu vienkārši klausies, kā viņš snieg, ir tas klusums. Un tev neviens netraucē, neviens tev nenāk, neviens tev nebļaus, tās nav tās burzmas. Latvija, pirmkārt, tās ir manas mājas, mana zeme, mana dzimtene, mans novads, valsts, mūsu mājas, kur runājam tādā valodā, kādu mēs brīvi pārvaldam, kurā jūtamies vislabāk. Tā ir arī Latvija.